šīs diskusijas mērķis faktiski ir nospraust galvenās prioritātes tālākiem uzlabojumiem augstākā izglītībā, ja es tā īsti varētu pateikt. Mēģināt saprast, kādi būtu tie galvenie uzdevumi, trīs faktiski tādās ļoti svarīgās jomās, jeb trīs vaļos, uz ko balstās augstākā izglītība. Tas ir zināšanu vairošana, jeb pētniecība, otrs speciālistu sagatavošana darba tirgum, jeb tā ir izglītība, un trešais inovācija, proti jaunu produktu, jaunu uzņēmumu radīšana, cita veida sabiedriska ietekme, ja, pozitīva augstskolas varētu dot. Protams, pirmajā daļā bija debats par to, kāds būtu piemērotākais finansēšanas veids augstākai izglītībai, vai valstī būtu jānodrošina bezmaksas izglītība visiem, tas būtu tā kā viens ekstrēms viedoklis, un otrs, ka būtu jābūt maksas izglītībai. Par to debatēja studenti, un tā, manuprāt, ir tā viena no interesantākajām diskusijas daļām. Manuprāt, šie ir citāts, to pamēģiniet ignorēt augstāku izglītību. Tad redzēt, kas notiks, bija ļoti labs citāts. Tīks ekonomikas augstskola līdz 2007. gadam piedāvāja studiju bez maksas. Šajā laikā viena studija piekritīja ap 10 pieteikumu. Kad 2007. gadā ieviesa maksu sistēmu, tad šo studentu pieteikumu skaits samazinājās vairāk nekā 2 reizes. Augstākā izglītība nav galēji nepieciešamība, un tāpēc tai nebūtu jābūt valsts finansētai aktivitātei. Un otrkārt runāšu par to, ka bezmaksas izglītības modelis nav efektīvs un noved pie ļoti neefektīvas un neliederīgas resursu izmantošanas. Tātad, argumenti abām divām bija ļoti labi, un ja mēs skatītos tikai uz argumentu pamatotību, ja, tad man tā es piekrīstu gandrīz vai daļai vienai, daļai otrai, var teikt, abām pusēm, ja, bet, protams, mans personīgs viedoklis atkal ir, ka valstī būtu jānodrošina šī bezmaksas augstākā izglītība. Es domāju, ka principā gan augstākās izglītības jomā strādājošie, gan to saprot un arī piekrītam, ka sabiedrība kopumā to sagaida. Ja. Bet, manuprāt, šis finansēšanas modelis ir viens no būtiskākajiem, kurš lielā mērā noteiks, kādā veidā tā augstākā izglītība nākotnē attīstīsies. Tas nav vienīgais faktors, bet viens no būtiskākajiem, jo, ja, teiksim, mums ir kaut kāds noteikts finansēšanas modelis izvēlēts, tas ietekmēs to, kā augstskolas rīkosies tālāk, kādā veidā viņas attīstīs augstāko izglītību, studiju programmas un tā tālāk. Kā piemēru es varu minēt, ka ja augstskolas konkurē par studentiem, par maksas studentiem, protams, tad to, kādas ir studiju programmas, cik daudz viņas ir, nosaka šī konkurence, ja, nevis kaut kāda plānošana. Ne? Un līdz ar to faktiski mums šis vidusskolas beidzējs arī noteiks to, kāda augstākā izglītība veidosies. Paņemt varbūt līdz no šīs debatas ir, ka tas, ko es teicu arī pašā sākumā, ka ja mēs domājam, ka augstākā izglītība ir dārga, tad mēs varam pamēģināt, cik izmaksās izglītības trūkums. Man liekas, tas būtu tās lozungs, kas mums būtu jāpatur acu priekšā, gan domājot par politiku, augstākās izglītības jomā, gan balsojot par budžetu.